Labdien visiem! Man liels prieks šeit atrasties. Paldies muzejam par uzaicinājumu. Jā, kā jau muzeja direktore ieminējās, paplašinot šo tēmu, mēģināšu veikt tādu nelielu ievadu, jeb ieskatu par cenzūru laikmatīgajā mākslā. Ja godīgi, šis ir neliels izaicinājums, jo, manuprāt, tēma ir milzīga. Tur varētu runāt 2 stundas vismaz, 20 minūtēs. Tas nebūs tik vienkārši. Bet tas, ko uzreiz varu piebilst, ka šis lasījums ir veidots uz jau esoša raksta bāzes, kuru es publicēju 2020. gadā ar teritoriju. Un šis raksts bija saukts Neērtais zvērs, pārdomas par cenzūru laikmatīgajā mākslā. Un, ja godīgi, šī raksta iemesls bija noteikts cenzūras gadījums tolaik. Tas bija Annemarijas Gulbes izstāde, jaunas mākslinieces izstādes, kas notika ISSP galerijā. Nedaudz pieminēšu to vēlāk. Bet šodien es, kā saka, būs tāds neliels pārskats. Varu pabrīdināt, ka būs arī seksuāls dabas foto, tā vienkārši, lai zinātu auditorija. Protams, koncentrējos uz vizuālo mākslu lielākoties. Jā, mākslas cenzēšana ir sena parādība. Tās vēsture ir gara un sarežģīta, un nevienmēr ir skaidri iespējams pateikt, kad cenzūra notikusi. Tās mērauklis bijuši atkarīgs no reliģiskiem un ideoloģiskiem uzstādījumiem, politiskiem režīmiem un kultūras specifikas. Vārds cenzūra cēlies no latiņu vārda censere, dot viedokli, vērtēt. Tā izcelsme meklējama senajā Romā, kur tas tika attiecināts uz cenzoru ofisu, kas regulēja pilsoņu morāli. Un ieskatoties mākslas vēsturē, es saliku tādus dažus spilgtākos piemērus. Parasti minu šo Michelangelo darbu pēdējais spriedums, kas esot bijis, kā saka, tāds pārāk amorāls un nešķīsts tam laikam, bet, kā redzams, joprojām atrodas tajā vietā, kur tas tika darināts. Un tad šis Krisa Offelija darbs, kurš ir raisījis ļoti daudz diskusiju. Toreiz Ņujorkas mērs arī iesūdzēja, tā teikt, muzeja tiesā par šī darba izrādīšanu, bet muzejs šo tiesu vinnēja. Es neiedziļināšos, jūs varat paši papētīt pēc tam internetā, kāpēc, bet es domāju, jūs paši arī varat uzminēt. Un Ai Weiwei, kurš ir vispār diezgan provokatīvs mākslinieks, darbojoties diezgan politiski, viņa šīs saulespuķu sēklas ir darbs, kuru viņš darināja Ķīnas mākslas muzejam, bet tas netika izstādīts, un arī pats Ai Weiwei principā tika, kā saka, banots no iespējas vispār izstādīties vispār savas dzīves laikā Ķīnā. Tā kā es varbūt, daudz šeit nekomentēšu. Piemēri ir daudz un dažādi, taču galvenie jautājumi ir, kādēļ notiek cenzūra, kāda ir tās izplatība šodien, kā cenzūra ietekmē māksliniekus, kuratorus, institūcijas, kā saglabāt vārdu brīvību un mākslas autonomiju, pieļaujot, ka nākotnē cenzūra notiks arvien biežāk. Starp citu, pie minētajiem piemēriem arī ir šis darbs, Gustave Courbet pasaules sākums, jeb pasaules dzimšana, kā viņš tiek tulkots. Un, varat apstīties internetā oriģinālu, bet tam pievērsīšos nedaudz vēlāk, jo gribēju pieminēt vienu piemēru no savas pieredzes, kur mūsdienu mākslinieci interpretē šo darbu, tā kā tas būs viens no piemēriem. Starp citu, 2011. gadā franču skolotājs, nesaukšu vārdu, Frederiks Turāns Basāvs, kaut kas tāds, iesūdzēja Facebook tiesā par to, ka šis darbs tika izņemts no Facebook, kad viņš to bija publicējis. Un tas kļuva par diezgan tādu populāru gadījumu, jo laikam viņš arī tiesā uzvarēja. Cenzūra mūsdienās ir arvien biežāk sastopama parādība galvenokārt dēļ sabiedrībā augošiem konfliktiem. Tā saucamie kultūra kari paģēra vērtību pārskatīšanu. Šobrīd plašu izplatību guvusī atcelšanas kultūra no angļu valodas cancel culture
maina uztveres principus sabiedrībā kopumā, tā skaitā arī mākslas institūciju ietvaros. Atcelšanas kultūras nesenā izcelsme saistām ar vairākiem procesiem. Pirmkārt, populistu valdību nākšana pie varas visā pasaulē, protams, pandēmiju, bet arī tādām kustībām kā Black Lives Matter vai Me Too. Šeit salikt dažas bildes. Protams, tam pēdējā gada ietvaros pievienojas arī karš Ukrainā. Šo procesu ietvaros tiek pārvērtēta gan mūsdienu māksla, gan mākslas vēsture kopumā. Un jāatzīst, ka bieži vien kustības, kas iestājas par kādu apspiestu grupu tiesībām, var arī izraisīt noteiktu veidu tādu procesus, kas ir saistīti ar cenzūru. Un kā viens no redzamākiem arī piemēriem pēdējā laikā, ja jūs pasakojāt līdzi, ja ir šīs te aktīvistu grupas kustība, kas veic šo te pretošanās aktu muzejos, pielīmējot sevi pie slavenu mākslinieku darbiem, vai arī, tur bija arī Kembelas upes uzšļākšana vai citu kaut kādu materiālu uzšļākšanu uz šiem darbiem. Tā kā aicinot pievērsties tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas un konkrēti šajā gadījumā naftas patērēšanai vispār. Freemuse, Zviedru un Norvēģu fonda atbalstīts pētījums, kas katru gadu apkopo datus par mākslinieku radošo brīvību, atzīst, ka vārda brīvības stāvoklis pasaulē šobrīd ir viszemākais pēdējo 10 gadu laikā. Un galveno iemeslu viņi min kā politiskus iemeslus tieši. Te, protams, interesanti pasakot, es tikai paņēmu tādu screenshotu, tas ir brīvi atrodams šis dokuments internetā, varat paskatīties, cik mākslinieki, principā, labi, pirmais ir nogalinātie, bet tad, protams, cenzūra tika attiecināta aptuveni 287 gadījumiem, bet jāņem vērā, ka tie ir tā kā pieejami gadījumi, droši vien arī ir daudz vairāk, kas varbūt neparādās kā iespējami kaut kur dokumentēti. Un te vēl, kas man likās interesanti, ka no tā apkopojuma 32% attiecās uz Eiropu tieši, mazāk pat uz citiem reģioniem. Un šeit jūs droši vien neredzēsiet šo zaļu, es nolasīšu iemeslī, kādēļ vizuālā māksla tiek apklusināta. Pirmkārt, valsts amatpersonu apvainošana un reliģisko jūtu aizskaršana, dalīšanās ar kailumu tiešsaistē izmantojot ar ķermeņa pozitīvismu saistītus mākslas darbus, kūdīšana uz nemieriem, izmantojot sociālajos plašsaziņas līdzekļos publicētus vizuālus mākslas darbus, grafiska vardarbība un seksuāli atklāta satura attēlošana, LGBTQ tēmas publiskās vietās un bērnu bilžu grāmatās, policijas brutalitātes un uz rasi balstīts vardarbības attēlošana, piemēram, sienas gleznojumos vai ielu grafiti, mākslas kā līdzekļu izmantošana, lai kritizētu politisko apspiešanu pret minoritātēm un sieviešu tiesību aizstāvība izmantojot mākslas darbus publiskās vietās. Mūsdienu varas struktūras Rietumē Eiropā, lai arī tās darbojas it kā demokrātiskās sabiedrībās, spēj ietekmēt un pakļaut mākslu, it īpaši mākslas vidē strādājošos, kuru darbs ir tieši atkarīgs no šīm struktūrām, kā mēs redzējām pēdējo gadījumus arī Latvijā, kas notikuši. Starp citu, es tiem nepievēršīšos individuāli, jo, manuprāt, tās diskusijas jau bijis diezgan daudz. Lai arī bieži varas uzspiešana vada ideoloģiski principi un vērtības, diezgan bieži parādība ir arī ekonomiskā vara. Un šīs privātās intereses rada nepastāvīgu un neparedzamu vidi, kā arī pastāvīgu uzraudzību no valdību puses. Freemuse atzīst, ka nacionāla likuma piemērošana privātām kompānijām, kuras darbojas pēc līdzīgiem likumiem attiecībā pret lietotāju dažādo geogrāfisko un kultūras izcelsmi bieži ir nepiemērot. Šajā gadījumā var palīdzēt tikai cilvēku tiesību likumi. Bet te es arī gribēju parādīt vienu piemēru no savas pieredzes, ar kur es sastapos 2018. gadā. Latvijas 100-gades ietvaros bija iespēja veidot diezgan prestižu izstādi Ricard fondā Parīzē.
kuru mēs nosaucām Barbaras Parīzē pēc Kurcija grāmatas. Un to kūrēju es kopā ar franču kuratoriem Barbaru Sireks un Joachimu Hamu. Un konkrēti mums tiks cenzēts šis darbs. Tas ir igauņu mākslinieces Anna Stīnas Treimundas darbs, un Stīna Treimunda viņa jau ir aizgājusi, manas paudzes mākslinieces, kur pievērsās tieši kvīru identitātes, principā šīs te homoseksuāļu kopienas tādai atbalstīšanai. Un esot daļa no šīs te kopienas, viņi arī savos mākslas darbos rādīja kaut kur savā ziņā šo tādu pozitīvo seksualitāti un atvērtību pret to. Un šis te konkrētais darbs, kāpēc es minēju iepriekš, atgriezīšos pie Kurbē, ir, protams, šī te Kurbē darba interpretācija, tāda mūsdienīga. Un institūcija šajā gadījumā bija interesanti. Mums viņi lika darbu izstādīt. Mēs to aizlikām aiz sienas, lai, protams, būtu brīdinājums skatītājiem. Bet jau izstādes norises laikā mums nebrīdinot, viņi pielika priekšā šo te barjeru. Un tas bija tāds interesants gadījums, jo to mēs atklājām nejauši, jums pateica vienkārši izstādes uzraudzes meitenes. Un tad, protams, mēs mēģinājām veikt šo te komunikāciju ar izstādes vadītājiem. Jāņem vērā, kad institūcijas vadītāji, jāņem vērā, ka īstenībā tā ir ļoti prestiža institūcija, tā atrodas pašā Parīzes centrā pretī Amerikas vēstniecībai, bet tas ir privāts fonds, tā ir privāta institūcija. Un direktori ļoti labi zināma persona, un mēs arī caur šo komunikāciju nekādīgi nevarējām vēl saprast, kāpēc tas darbs ir izraisījis viņā tādu reakciju vai kaut kādas bailes vai tam līdzīgi. Protams, ka mēs varējām nojaust, kāpēc tas tā ir, bet kā jau parasti tu mēģini kaut kā risināt to caur atklātu komunikāciju, kas mums neizdevās. Bet tagad, paiet laikā, man ir pilnīgi skaidrs, ka šis darbs tika cenzēts dēļ šī te, liekot nojaust par šo te tieši kvīru kopienas atbalstu, tieši arī šī mākslinieca nākot no tomēr Austrumu Eiropas un Parīzē, mums bija grūti kaut kur gūt tādu atbalstu mūsu māksliniekiem, kā tas gūtu, piemēram, franču māksliniekam, kas būtu vietējais mākslinieks. Un, protams, dēļ šī seksuālā raksturā, bet tajā pat laikā, ja mēs salīdzinām Kurbē darbu, kurš atrodas turpat dažus metrus attālumā Orsay muzejā, tad tā ir tāda interesanta sakritība. Protams, cenzūrai mūsdienās par spēcīgu pamatu, tā es varbūt paliešu pie nākamā, kalpo privāto interešu saplūšana ar publisko sektoru. Un šīs saplūšanas rezultātā publiskās institūcijas sāk uzvesties kā privātās. To valdes locekļi izjūt varu noteikt, kas tiek un kas netiek iekļauts mākslas institūciju programmās. Bieži par cenzūras pamatu kalpo viedoklis, ka publisko institūciju programmas ir pārāk elitāras, intelektuālas un nav vērsts uz lokālo kultūru vidi. Šī pati problēma, kā mēs redzējām pēdējā laikā Latvijā, tiek novērota, un, protams, tur spēlē svarīgu lomu gan mecenāti, gan attiecīgi arī politiķi. Šajā gadījumā būtiski atcerēties, ka privāto un oligārhu interesi nedrīkst noteikt nevienu publiskās institūcijas darbības virzienu. Un, lai to novērstu, eksperti saka, ka institūcijām jāsaglabā šī te autonomija, lai pārstāvētu publiskās intereses un tai savā valdē un citos lēmēju orgānos kā prioritāti jāiekļauj sociālie aģenti, nevis finanšu elites vai politiķi. Te ir vēl viens gadījums, tieši kāpēc es arī pievērsos šai tēmai pirms dažiem gadiem, Annemarijas Gulbes izstāde. Un, ja zinat, ISSP galerija tā atrodas Berga bazārā, un toreiz Annemarijas izstāde tika cenzēta, bet šajā gadījumā bija interesanti šī te miedarbība starp cenzoru un pašu mākslas institūciju, jo cenzūra notika, kā saka, drusku tā kā nemanot, vienkārši kāds bija gājis garām, kādam nebija patikuši šie attēli, kur arī varbūt parādās, kā saka, atkailinātāki jauni cilvēki.
un tas tika nodots īpašniekam, kam pieder šī te galerija Berga bazārā, un viņš to norādīja šai te galerijai institūcijai. Un attiecīgi paši institūcija cilvēki pieņēma tad tālāk to lēmumu kaut kādā veidā cenzēt šos te māksladarbus. Tur ir norādīts, kuri māksladarbus tieši bija tā kā jācenzē, un kuriem beigās mākslinieci izdomāja pielikt klāt šos te aizkariņus, tā kā konceptuāli kaut kā to risināt. Bet pēc tam bija diskusija, kas galvenokārt notika mākslas vidē. Tas nebija tā kā Rotko gadījumā, ka tas aizgāja tik publiski. Protams, par to, ka kurā brīdī tu var pateikt nē tam cenzētājiem, tam īpašniekam, kā tu vari ar viņu komunicēt, kādā veidā bija varbūt iespējams to situāciju risināt kaut kā citādākā veidā. Un protams, te arī rodās jautājums, vai kādam, kam pieder lielāka vara, ekonomiski, teiksim, vai tas nozīmē, ka vienmēr tas ekonomiski vājākais ir vājš arī citā ziņā, un tam uzreiz būtu jāpakļauj šeit cenzūrai, tā kā tas paliek tāds atvērts, protams, jautājums. Cik es jau ilgi runāju? Kāds daži minūtes ir. Un tad ir tāda tēma, kas arī ir bijusi ļoti aktuāla, un joprojām aktuāla ir šo te cenzūru sociālajos medijos, un cilvēktiesība aizstāja vērš uzmanību uz likumiem, kas pieņemt, lai cīnītos ar naida runu, protams, šo te hate speech, taču vienlaikus šie likumi apdraud arī runas un izteiksmes brīvību. Un iztrūkstot skaidrām definīcijām par to, kas ir naida runa, likumi atdod tādām kompānijām kā Facebook tiesības pārvaldīt saturu un to cenzēt. Attiecīgi šajā gadījumā vienas korporācijas intereses pārņem var savās rokās. Un, protams, Facebook arī nespēja tikt galā ar šo te uzdevumu. Kā mēs redzējām arī to piemēru par kur B darbu, un tad attiecīgi bija tāds brīdis, kad Instagram un citu vietu, varbūt jūs pamanījāt, kad tika cenzēt šie te kaili sieviešu attēli, visa veida, arī tā skaitā mākslas darbi, un tad mākslinieki, protams, mēģināja to kaut kā dažādos veidos apspēlēt, risināt, dusmoties, arī vienlaikus piedāvāt kaut kādas smieklīgas versijas par to. Labi, tad nosāstot manu runu, kas saka šo te galopu lēcienu pār kaut kādiem cenzūras piemēriem, es gribēju ar kuratoris Iris Dreslers tādu, ko viņa rakstījusi par vienu savu cenzūras gadījumu. Mākslas pasaulē, kur galvenā vērtība, kā mēs visi zinām, ir būt draugam ar, un kur galvenais likums skan, tu būsi ar mums vai arī tevi izmetīs, pietrūkst pamatīga konflikta un nepakļaušanās kultūra. Ja mēs patiešām vēlamies pasargāt muzejus no tā, ka tos absorbē neoliberālas idejas, mums ir jāsāk rīkoties šobrīd. Pirmkārt, strādāt kolektīvi un ilgtermiņā pie konfliktu kultūras. Jāpārvērtē atvērts un slēptas hierarhijas, iebiedēšanas un apklusināšanas formas, varas spēles un spēlētājs, kas darbojas šodien mākslas institūcijās. Zem tādiem vārdiem kā profesionālis, draugs, pārdefinējot arī, ko mēs saprotam ar šiem te vārdiem, piemēram, arī solidaritāte, kritika, emancipācija, izteiksmes brīvība, mākslas un institūcijas potenciāls. Paldies jums par uzmanību!